tur tālu, tālu Amerikā, tev arī ir jāaiziet un jānovēlē. Es zinu, ka jūs esat tālu, bet jūsu sirds joprojām ir Latvija. Aizēj lūdzu uz vēlēšanām Īrijā. Lūdzu, visi mani draugi ārzemēs atbrauciet novēlēt. Latvijai jūsu balsis ir vajadzīgas, gluži tāpat kā manējā. Mēs kaut kā ticam, ka šīs vēlēšanas būs mūsu valsts morāla atzimšana. Ja ir dārga mūsu zeme un mūsu tauta, tas vienkārši ir jādara. Es zinu, ka tev piekdienas vakar lustīgi iet, bet tev jāiet sestdieni balsot. Obligāti. Es domāju, ka mums vajag iet balsot, jo tad mums būs tāda labāka sajūta. Un tas, ka tu esi ārzemēs vai tagad, kad tu esi Latvijā, tev nepadara ne mazāk svarīgi, ne vairāk svarīga. Tagad ir nav skaidrs, tā vispār, par ko lai balso. Ja laidīs atkal to Saeimu, mēs atkal mainīsimies. Skaidrs, ka tu nezini pareizo atbildi. Šī ir iespēja piezinīt draugiem, satikties kādā krogā vai kafejnīcā, pārunāt, par ko jūs balsosiet, aiziet uz iecirkni un nobalsot. Vajag visiem. Paņem līdzi 5 draugus, kas ir Latvijas pilsoņi. Sarunā ar visiem. Palīdziet viens otram. Tādām cilvēkām nebūs šķērš 100 km, 200 km vai tā. Ja grib, tad var organizēt jebkuru braucienu uz jebkuru vietu. Ja nu kādreiz ir bijis tāda situācija, kad ir jāiet obligāti, tad nu šī ir tā reize laikam. Mēs atradīsim beigās to īsto, to audumu, to drēbi, ne? Ja jūs nezināt tuvāko vietu, kur var aizbraukt novēlēt, Tad šeit ir adrese.